Radošā apvienība 2 piedāvā. Čau visi! Čau! Mani sauc Ralfs, un tas ir mans brālis Martins. Mēs neesam pavāri, bet mums ļoti patīk gatavot. Esam atpakaļ jau ar 8. sezonu, un mums arī šajā sezonā ir ļoti daudz garšīgu recepšu. Un daudz foršu ekskursiju. Šodien mēs gatavosim meleņkūku, bet tā nav parasta kūka. Viņa izcepas ātrāk nekā 10 minūtēs. Ļoti ātri. Priekš kūkām. Es atvainojos. Nu, saki, ko tu gribēji. Jā, un arī ļoti ņemīga. Labi, bet vispirms braucam ciemos. Laižam! Vai esi redzējis sēriju, kurā mēs ar Martinu ciemojamies pie gotiņām? Tās bija jau diezgan sen, 2. Ralfs gatavos sezonā. Bet šodien mēs noskaidrosim, kas ar pieniņu, ko no govīm izslauc, notiek tālāk, jo dosimies uz piena pārstrādes rūpnīcu, kurā ar īpašām mašīnām katru dienu tiek nogādāts piens no vairāk nekā 100 saimniecībām. Mēs piebraucām, redzēt, nu mašīnas ir lielas, un pat uz viņas kas uzrakstīts? Piens, jā. Nu, tas nozīmē, ka tā ir piena mašīna. Viņa savac to pienu, un diezgan ātri uzreiz tā paša diena brauc pie mums. Pirmais, ko dara, nes uz laboratoriju un pārbauda, vai tas piens atbilst pēc mūsu visiem standartiem. Tik līdz piens atbilst, tad uzreiz pa trūbam, redziet, arī ir visi vadi, viņa pārdodas uz ražošanu. Bet kāpēc vienmēr tie bunduļi ir no dzelzs? Nu kā? Tu vari domāties, piens viņu salasā, bet viņam taču kamera aizved viņu līdz rūpnīci, viņam jātur temperatūra tur iekšā, jo piens var diezgan ātri sabojoties. Vot vasaras laika, kad ir karsti ārā, plus 30 grādi, ja tu atstāsi vienkārši pienu uz galda, kas notiks ar pienu? Viņš saskāps. Un lai viņš nesaskāps pa ceļam, tas ir tā kā liels leduskāpis. Pirms 100 gadiem viena piena rūpnīca gada laikā varēja pārstrādāt apmēram 3,5 tonnas piena, bet šobrīd tāds un pat vēl lielāks piena apjoms tiek pārstrādāts vienas dienas laikā, un cauri visai rūpnīcai vies tāds kā milzīgs trubu labirints. Viss piens te sadalās pa visam tam tvertnēm, un mūsu operatori katru kontrolē. Un visas tās trūbas, viņi pēc tam aiziet uz katru līniju. Līnija ir tāds kā ceļš, pa kuru piens lēnām virzās uz priekšu, tiek kārsēts, tad dzesēts, tad papildināts ar dažādām sastāvdaļām, līdz beigās pārtop dažādos piena produktos. Kāpēc daži pieni ir vienu dienu derīgi, bet daži vairākus mēnešus? Ir parasta pasterizācija, kad pienu uzsilda līdz vidēji 70 grādiem. Bet ir cita tehnoloģija, ultrapasterizēta, ar ko viņa atšķirās. Viņa uzkarsē pienu līdz 140 grādiem, 140, uz dažām sekundēm, un tad ātri atdzesē. Tik augstā temperatūrā aiziet bojā visi mikrobi, tāpēc šādi pārstrādātu pienu var uzglabāt daudz ilgāk. Ja gadās kāda aizķeršanās, darbiniekiem ir 7 minūtes laika, lai visu salabotu. Tieši tāpēc visas līnijas ir veidotas kā tādas garas čūskas, lai viens mazs negadījums neapstādinātu visu ražošanu. Un stundā zini, cik ražo tas pieniņus? 8000 gabalus stundā. Jā, tas ir ļoti daudz. Piens, krējums, biezpiens, jogurts, kefīrs, siers, sviests un arī saldējums. Tie visi ir piena produkti, un katram no tiem šeit ir sava līnija. Un te ir ļoti labi redzams, kā pildas jogurts, redzi? Te jau cita spirāle, redzi? Te ir cita spirāle. Jā, viņš uzkruvē paciņus. Un tad, kad viņi ir uzkruvēti, rekur viņi te visi iznāk. Un tad atkal pa to līniju, kā čuskiņa, viņa aiziet uz pacešanu un aiziet uz nolektāvu. Nu tā kā rekords. Redzi, viņš pat arī ir silts vēl. Ir izpētīts, ka vidēji viens cilvēks Latvijā gadā izdzer gandrīz 50 litrus piena.
Un arī mūsu leduskapī dažādi piena produkti ir atrodami vienmēr. Kāpēc vispār piens jādzer? Kas viņā ir labs? Kas vajag kauliņiem? Kalcis. Ja? Kalcis. Kalcis, jā. Piena ļoti daudz minerālu vielas un kalcija, kas ir ļoti svarīgi mūsu zobiņiem, kauliņiem un arī smadzenēm. Esmu atpakaļ virtuvē. Tagad ķersimies pie mūsu ātrās meleņkūkas. Man tas viss jāizdara? Nē, Martin, nē! Tas ir kūkai. Vēlāk. Pirmais, Paga, mēs aizmirsām pateikt, ka mums ir jauns palīgs. Pareizi! Paga, kur viņš ir? Pareizi. Es aiziešu pameklēt. Kur tu esi? Kur banāns? Hello! Te Banāns! viņš ir. Labi, pirmais, ko mēs darīsim, mums Paklāst. jāatdala 4 olas, baltums no dzeltenuma. Paga, laiks doties izpētē. No putniem vislielākās olas dēļ strausi. Juhu! Un tās sver gandrīz 1,5 kilogramu. Bet vismazākās oliņas tikai 0,5 gramu smagas. Dēļ pasaulē mazākie putniņi – kolibrī. Taču vispār olas dēļ ne tikai putni, bet arī rāpuļi, abinieki, kukaiņi un pat tārpi. Un zināms, ka senos laikos cilvēki mēdz ēst arī krokodilu olas. Bet mūsdienu ēdienkartē vispopulārākās ir paipalu, vistu un strausu olas. Tām visām ir 3 galvenās sastāvdaļas – čaumala, baltums un zeltenums. Un uztura piramīdā olas var atrast pie olbaltumvielu produktiem, blakus gaļai, zivīm, palkraugiem un riekstiem. Olās ir dažādi vitamīni un minerālvielas. Taču atceries, ka uzturs ir veselīgs tad, ja tas ir daudzveidīgs. Un arī olas vislabāk ēst nevis vienas pašas, bet kopā ar dārzeņiem un pilngraudu produktiem. Katram pa 2. Kāds jādara? Martin, nopietni. Es prasīju starpbrīdī, bet tu man teici, nē. Kādā starpbrīdī? Mēs neesam skolā. Labi, man sanāca. Apsties kāds apaļš dzeltenums. Izdevās. Es leju lielajā bļodā. Ja tur būtu ticis kāds dzeltenums, tad būtu jāsāk no sākuma, jo... Uj! Ups, nepadomāju. Pagā. Varbūt mēs varam izņemt to dzeltenumu. Labi, izskatās, ka izdosies. Izdevās! Tur nedrīkst būt klāt dzeltenums, jo citādāk nesaputosies. Lai iekšā. Tagad dod man. Labi, tagad Mārtiņa kārta. Tev salipa kopā čaumalas. Viss. Līdz dzeltenums. Liec tev. Ej, melanēs. Arī to iedzina melanēs. Lai viņi draudzējas. Krokodils ar banānu. Es domāju, ka krokodils apēdīs. Es domāju, ka banāns apēdīs krokodilu. Mārtiņa! Tu varēsi dalīt ne tikai dzeltenumu no baltuma, bet arī čaumalas. Tagad taisīsim krēmu. Pirmais, ko mums vajadzēs, būs 3 ēdamkarotes ar kukurūzas cieti. 2, 2, 3. 3. Tagad 2 ēdamkarotes ar miltiem. 1 tejkarote ar vanilīna cukuru. Smaržo saldi. Un šķipsniņu sāli. Tu visu to pieliki. Ralf, nē! Laimīgs! Ralf! Labi, un šķipsniņu sāls.
Samaisam visu kopā. Es tagad uztaisīšu karaļa krēsnu banānam No kā tu viņu taisīsi? no cepumiem. Karalis sēž savā tronī. Es aiziešu pakaļ katliņam. Jā, labi, ko tālāk? Tagad mums tur jāielej piens. Labi, Martins liek pienu. Olu dzeltenumi. Nē! Olu dzeltenumi. Un sviests. Labi, un tagad ejam pie plīts. Aiziet. Un uz tādas lēnas uguns maisam, kamēr tas viss izkūst. Ņemam mūsu sausās Viņa šitā sastāvdaļas spaida. un liekam klāt krēmam. Viņš paliks tāds biests. Maisam. Es arī varu pamaisīt. Ko? Nevar pārtraukt. Citādāk viņš sajies vienā lielā kunkulī. Redzi, tu tur nohaltūrēji un ir tādi mazi kunkulīši. Uzmanīgi, karsts. Man nepatīk karstas lietas. Un tagad pieliksim klāt kondensēto pienu. Sākumā Labi. neliec visu. Labi, cik man pielikt? Pagaidām Pusīti. kādu pusi, jā. Mārtiņ, Kas? tu gandrīz garām nometi. Darīt. Un šito visu samaisam, kamēr viņš ir silts, lai viņš viss izkūst. Tagad salauzīsim cepumus, sadrupināsim. Tā ir viena no jautrākajām šīs receptes daļām. Labi, pasies, Ralf. Oi, tas bija labi. Skaties. Un škāršo. Mums nevajag drupšiņas, bet mums vajag tādus mazus gabaliņus, apmēram šādus. Tev ļoti daudz ir jāpārlauž vēl. Un noklājam smuki visu apakšiņu tā, lai nav caurumu. Tagad uzmanīgi uzklājam to krēmu, bet nedrīkst pieskarties cepumiem, savādāk viņi pielips klāt, un tad būs daudz grūtāk to izdarīt. Varu kaut kā palīdzēt? Tu vari palīdzēt izlīdzināt. Labi. Es gaidu vēl krēmu. Martin, es tev iepriekš teicu, lai tu nepieskaries cepumiem. Viss. Un tagad saliekam melenes. Jā. Martin, tas aizņems mūžību. Es nedaru to. Banāns to dara. Labi. Banāna tas aizņems mūžību. Melnces liksim daudz, jo viņas ir veselīgas. Gribētos, lai paliek arī pāri. Visas melenes! Man rokā. Kūka jau gatava? Vēl nē. Uzkūsim tagad virsējo kārtu. Ņemam mūsu olu baltumus un cukuru. Martin, tev jāpieliek 5 ēdamkarotes ar cukuru. Ok. Ēdamkarotes. Ir 2. 5. Es varu? Viņš būs ilgi jākuļ, tādēļ pamainīsimies, jo mums viņu vajag tādās lielās pufīgās putās. Ralf, vajag atkal tā, ka, ja apgāž otrādāk nelīst ārā? Es baidos par šo. Nē, Yes. ir Martina galvas. Kā viņš nekrīt? Tagad mums jāņem mūsu kūka un ņemam mūsu krēmu. Aprokam. Un visu izkājam. Šitā. Un tagad saliekam tādus smukus kauliņus. Bet nedrīkst likt viņus tādus pārāk spīcus, jo tad viņi tā kā piedegs. Nu, Mārtiņ, Man piedod. kā milzīgs aizbergs. Nē, kā sniega kupena. Un tad tagad uz kādām 7 līdz 10 minūtēm šito liekam cepeškrātnī, lai apcepas tā augšiņa, tā, lai viņa tāda brūna. Un tad jau mēs jums parādīsim, kā mums tur sanāca. Un, manuprāt, šis būs garšīgākā kūka, ko jūs esat ēduši. O, cik smuki! Jā, mums kūka ir iztepusies. Izskatās ļoti garšīgi, vēl karsta. Var sildīties. Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet arī sūtīt bildes, jo sezonas beigās čaklākie bilžu sūtītāji tiks pie kārdinošām dāvanām. Ūdens ir jādzer.
Atā! Tiksimies nākamā sērijā! Atā, špicbuki! Tu esi špicbuks. Tu pat. Nogaršosim! Labi! Martī, tu tur vienkārši belleni paņēmi. Labi garšo. Ļoti labi. Tā augšņa ir kā viens liels maršmelovs. Noteikti izmēģiniet.